Atceries, braucot lielveikala stāvlaukumā, ja tev nav uzstādīta galvenā ceļa zīme vai šķērsamo ceļu dodieceļa zīme, tas, ka tu brauc taisni, nedrīkst tev likties, ka tu esi uz galvenā ceļa. Tev jāievēro labās rokas likums, jāstāsta šī te labā puse. Līdzīga situācija ir, ka nākamajā vietā, tad starp citu priekšā tas CSDD eksāmens, tad nogriežoties Rimī stāvlaukumu, arī šeit jāstāsta ir labā puse, arī turpinot braukt pa pašu stāvlaukumu. Piemēram, es šajā situācijā braukšu taisni, atkal man jāpievērš uzmanība, vai no labās puses neviens netuvojās. Līdzīga situācija arī, piemēram, ir depo stāvlaukumā, arī šeit nekādas zīmes nav, jāstāsta tāda labā puse. Bet, ja gadījumā uz šķērsamo ceļu ir uzstādīta šī tāda dodieceļa zīme, kāds, piemēram, šeit Rīga plasa stāvlaukumā, vai arī, piemēram, Spicē, tad tu vari justies droši un zināt to, ka tu esi uz galvenā ceļa.